Tagad ir pienācis tas laiks, kad cilvēki masveidā pērk visādus vitamīnus un pārējos labumus, bet viņi neuzdod sev jautājumu, vai viņi vispār iesūksies organismā. Iedomājies, ja tu netīrā mājoklī ienies jaunas, skaistas mēbeles, un tu vēlies, lai šīs mēbeles iederētos. Kāds būs rezultāts? Kas pa priekšu ir jāizdara, lai šīs mēbeles iederētos? Pa priekšu ir jāuzteic kosmētiskais remonts dzīvoklī, pirms nest kaut ko jaunu un skaistu, lai veidotos harmonija un tīrība apkārt. Tāpēc neaizmirstam, ka imunitāte mums dzīvo zarnās. Un no netīrām zarnām rodās 95% slimību. Un mēs tās varam novērst, ja attīram savas zarnas un savu organismu kopumā. Tāpēc aicinu atrīt savu galveno orgānu. Un neaizmirstam to, kad mēs caur zarnu traktu izvedam savus atkritumus caur limfu, un tad limfa izvada visu ārā no organisma. Atceramies, ka mums ir tādi paši filtri kā automašīnai, kuri regulāri ir jātīrā. Tās ir zarnas, aknas, nieres, plaušas un limfa. Tādēļ, tā kā būsim gudri, sāksim no pareizā gala, attīrīsim savu organismu, un tad mums būs gan imunitāte, gan vispārējais. Šī tēma daudziem šķiet mistiska, bet, manuprāt, tas ir loģiski. Pa priekšu ir jātīrā savus mājoklis, sava kanalizācija, pirms mēs nesam kaut ko jaunu un skaistu iekšā. Tādēļ nākamais, kad pērc kaut kādus vitamīnus, padomā, vai tas ir tā vērts. Un ja vēlies sākt no pareizā gala, gatavs sākt attīrīt savu organismu, tad sazinies ar mani, un es tevi atbalstīšu šajā posmā.